interesanta grāmata, manuprāt, ja es būtu grāmata. Ja es būtu grāmata, es vairāk par visu vēlētos būt vienmēr gudra un brīva. Šī grāmata tulkota no portugāļu valodas. Tās autori dzīvo Portugālē, Eiropas rietumos, taču portugāļu valodā cilvēki runā arī Dienvidu Amerikā un Āfrikā. Visvairāk Brazīlijā un Angolā pēc valodas pratēju skaita portugāļu valodā ir viena no tā lielākajām pasaulē. Tomēr Latvijā portugāļu valodas pratēju nav daudz. Viens no viņiem ir izcilais dzejnieks un tulkotājs Edvīns Raubs, kurš latviski tulkojis daudzās grāmatas no spāņu un portugāļu valodas. Federico Garcijas Lorkas, Octavio Rasa, Julio Cortázara, Jorges Luisa Borgesa, Mario Vargasa Llosas, Ernesto Sabato, Paulo Coelho, José Manuela Simoeša un citu autoru darbus. Bērniem labi pazīstamā viņu tulkotā Luīza Sepulvēras grāmata stāsta par kāju un kaķi, kurš tas iemicāja līdus. Jā, lūdzu, labdien! Jā. Šim grāmatiņam, jaunajam puļkam, 4. B klase. Aha, tā, es angļu valodu burtnīcu jums Ja? Jūs nezināt, es vakar viņam, es atradu sev. Jo viņš bija šodien pēc burtnīcas stundas laika. Es viņiem atnesu, kur viņš, es atradu, kāpēc viņš aizmirsa? Burtnīcu. Burtnīcu, es atradu sev. Workbook viņiem 3. Rekur ir. Jā. Jo, viņš bez burtnīcas bija. Šodien bija bez burtnīcas. Kāpēc viņš aizmirsa? A matemātiku? Būs rīt, Ļoti labi, jā. Rīt. Jo to jau matemātikas skolotāja jautā, un vajag otro daļu. Jo viņu tūlīt pabeigs pirmo. Labi, jā. Jo pirmo viņam atdeva, savējo. Es paņēmu teikas vidusskola aizdošana. Tad mēs brauksim, paņēmam un es nezinu, ap 10, cikos viņiem matemātika būs, cikos. Neatceros. Galvenais uz pirmdienu, jo mums tur būs, jā. Galvenais, lai rītā būtu. Labi, bet to angļu valodu Es tūlīt pajautāšu, viņš sēdēja bez burtnīcas šodien. Jūs tieši viņam rokas atdevat? Jā, viņš tāds puika, Jā. viņš sēdēja, es Jā. ienācu tur Jā, pēc labi. citas skolotāja, viņš tur. Un es viņam saki man, citiem jautā, viņi teica, jā, 3. Viņiem 3. zaļā. Jā. Aha. Es viņam, kāpēc vēl vienu? Jautājiet. Labi. Interesanti, varbūt viņš, viņam tā, ka paņēma un. Un uzreiz aizmirs. Jā, labi. Paldies. Aha. Jā, labdien. Jā, man atklāta stunda.